Jautājums ir ļoti plašs, bet es atbildēšu ļoti konkrēti saistībā ar to, kas ir ierakstīts gan mums kā vienotībai, gan arī Finanšu ministru un premjeru izstrādātā programma stabilai Latvijas attīstībai, kā akcents ir jāliek uz arodu izglītību, nevis uz vispārējo vidējo izglītību. Līdzīgi īrija izgāja no krīzes, tad, kad daudzus gadus atpakaļ viņiem bija līdzīga situācija, jo tie jaunieši, kas beidz vidusskolu, viņi īstenībā paliek uz ielas, ja nav iespējas mācīties tālāk augstskolā, jo viņiem nav īsti ne profesija 18, 19 gadu vecumā, ne arī viņiem tālāk ir iespēja mācīties. Un viņi šo bezdarbnieku skaitu ļoti lielā mērā palielina. Tas, kas jau patreiz ir ieviests, tas ir gan šie mikro uzņēmumi, kur ir līdz 5 cilvēki strādājoši jāalga līdz 500 latu apgrozījums līdz 70 000, tur vienotais nodoklis 9%. Un līdz ar to arī, principā, lielie uzņēmumi skatās ar savu radošo pieeju, kādā veidā varētu lielos uzņēmumus sadalīt mikro uzņēmumos tieši tādēļ, ka viņi atzīst, ka tas ir labi. Tad ir šie patentu maksājumi, tie, kas ir individuālā darba veicēji, jo tad viņi dabū darba stāžu. Tad ir tas, kas saistās ar Eiropas Savienības struktūrālo fondu atvieglot apguvu atsevišķām, teiksim, nozarēm, kuras ir prioritārās. Un bezdarba mazināšanai, protams, kad ir arī tas, ka mēs pieaicinām uzņēmējus, lai tieši izstrādātu programmas, tas, kas ir vajadzīgs. Jo reizēm ir tā, ka jaunieši aiziet mācīties un tas, ko viņi izmācās, īsti neatbilst darba tirgu. Jo, es varu teikt, ka ir eksotisks arī maģistrantūras un doktorantūras, un tā, ka tas jaunietis ir sasniedzis attiecīgo līmeni, tāda profesija izrādās, ka īstenībā nemaz nav. Un būtu labi, ja, teiksim, ejot mācīties pēc pamatskolas, es zinu, es gribu cept maizi, tad es eju un mācos to nozari.